Salīdzināsim, ar ko ir labāk ikdienā pārvietoties. Ar jauno 7. BMW vai jauno Dacia Spring. Ko izbrauksim ar Daciju? Kāpjam iekšā. Ātruma pārslēdzēs ir ļoti arī interesanti. Pirmā mašīna, kurā es neko nesaprotu vispār, kā izdarīt. Labi, iebrauksim stāvvietā, pamēģināsim noparkoties, ja? Parkoties ir ļoti ērti un viegli. Nav pat jāstāsta spoguļos, viss ir skaidrs zināms. Mēs esam ieparkojušies reāli pussekundē, kas ar BMW būtu sarežģītāk daudz. Tas mans čoms, bet es viņu nesteicināšos, tāpēc, ka es esmu Dacijā šobrīd. Šī mašīna svēr 900 kg. Tā kā, ja gadījumā jūs kaut kas ir iesprūdis, tad jūs varat vienkārši viņu izcelt ārā pats ar savām rokām. Šī auto cena ir lētāka nekā 7. BMW disku komplekts, kas ir reāli smieklīgi. Tu vari šo mašīnu iegādāties ar valsts atbalstu pa 6000 eiro. Iebraukšana Jūrmalā būs dārgāka nekā ceļš turp atpakaļ. Kā redzams, nav nepieciešams ņemt ratiņus braucot ar Daciju, iebrauc veikalā, paņem preces, ļoti ērti parkoties.